ir pavasaris, dabā vislielākais atmodas laiks, un tā kā mums sloka medības jau sen aizmirstas ir, arī rubeņu medības gaļa aizmirstas, un arī meņu gaļa aizmirstas jau vairāk kā divu pavasari. Tā atliek vienīgi bebru medības pavasarī, kas rada tādu saskaru un tādu kontaktu ar dabu, jo pavasarī daba visvairāk mostās, un arī, ja kaut arī jūs brauciet vienkārši pasēdēt ar tiem bebriem, tad jūs jūtiet tādu saikni un arī tādu gandarījumu, jo dzied putni un viss dabā mostās, viss paliek zaļš un notiek visādi procesi, un ļoti patīkami tā pavadīt laiku, sakārtot domas un izbaudīt visu to procesu. Ja jūs medījat bebrus, vienalga kaut vai plinti, bet mēs te medījām tā bišķi nopietnāku, medījām viņas ar 22 kalibru mazkalibriem un izmantojam RVS patronus, maz patroniņi ir. Ir, protams, arī dažādi viedokļi, ka tas ir pa maz kalibrs, jo neprecīzi šaujot, protams, aizmūg, bet jebkuru ieroci jūs neprecīzi šaujot, tāpat jebkurš dzīvnieks aizmūgs. Un medījot šīm pātrinātājiem Hiktvelokitī lodītēm ar galā tādu nelielu caurumiņu, ir ļoti interesanta lieta, kad, piemēram, ja mēs tēmējam un iešaujam viņam aiz galvas šeit skaustā, tad bebrs negrims nost, bet tas tāds šāviens var būt tikai vai no priekšas, vai no aizmugures šajā vietā. Ir bijis tāda varianta, ka vienkārši lielā ūdens krātuvē var nekad arī tiek kādiem 2-3 metriem tā izdarīts ciemīgs šāviens, un bebrs paliek virs ūdeņu, un kaut kādas stundas laikā viņi pienes krastā, vai ne, un jūs varat arī dzīvnieku paņemt. Protams, tas ir ļoti būtiski, ka dzīvnieks ir jāsavāģ pēc jūsu šāvienu. Nevar būt tāda situācija, ka jūs atbrauciet, piemēram, pie kāda draugu, viņš saka, es te vakar 4 vai 5 bebrus nomedīju, nu, kur tad ir? Viņš saka, viss nogrib. Nu, tas ir galīgi neiztēties un galīgi nepareizi, jo, nu, ja jūs kaut ko medījat, kaut vai arī tur ir ar Latvijas valsts mežiem kaut kādas problēmas, jums tāpat tas dzīvnieks ir jāsavāģ, jo, nu, kaut kāda cieņa un jādod medījumam un nevar viņus tā vienkārši, nu, izšaut, jo tas tā ļoti burlaciski. Protams, arī, ja viņš ir ārā dzīvnieks kaut krastā, ka viņš grauž arī sānskais šāviens ļoti labs, tādā gadījumā jums galvaskauss tiek sašauts, vai nekād arī zināms tā ir trofeja. Un, protams, arī no priekšpuses un no aizmugures arī pa galvaskauss arī. Tas ir ļoti labs šāviens, un arī šo mazo kalibru medījot, tiek āda absolūti nesabojāt. Ja jūs medījat kaut kādu 12. kalibru plintu vai arī ar lielāku kalibru vidustobru ieroci, protams, ja jūs te kaut ko pakaļā vai vienalga, ko viņam trāpāt, arī tā āda tiek sabojāt un nekas tur nesanāk. Ja jūs tā sēdat vienkārši un baudat, tad viss kārtībā, ja jūs aizbrauciet uz medībām un nomedījat vienu bebru, tas nozīmē, ka jūs jau esat to degvielu un tāds absolūtos izdevumus seguši ar to vienu ādu, jo dotā momentā to var pārdot ādu uzpircējiem, un vēl tā āda ļoti labi ir, un sakarā šo pavasari, ka viņš bija tāds aizkavējies, tad, protams, rakot viss kārtībā. Ja jūs nomedījat 2, tas sanāk, ka jums tāds neliels jau bizness sanāk, un jūs kaut ko nopelniet arī patronus un arī kaut ko vēl. Un, ja jūs tā jau gribiet medīt profesionāli, tad jāmedī minimums 8 bebri. Un mēs dotā momentā esam 24 stundās nomedījuši vairāk kā 8, un, protams, ar to arī var mūs apsveikt, jo, ja tā nopietni medīt, tad jāmedī, protams, tie 8 bebri minūtes, tādām 24 stundām, jo mazāk nav nekāda nozīme to darīt. Un ja jūs tādā kvantumā medīt, tad arī tie bebri tiek izmedīti, un arī, protams, sanāk visas lietas sakārtot. Ar vislabākiem novēlējiem tieši jums!
viens no veidiem, kā uzlabot arī bebra gaitas medības, ir šos abus divus veidus apvienot. Gaitas medības ir lazdošana. Tā, piemēram, ja jūs vienā apmetnē vakarā uz gaidu medījat, jebkurā gadījumā kaut kādas atrakcijas notiek no jūsu puses, un arī tikpat labi bebri to saprot, un otrā vakarā tur vairs gaidīt nav ko. Un tāpēc tajā apmetnē var salikt slazdus, kas jums nesīs daudz lielāku medību veiksmi, un arī rezultāti būs daudz lielāki. Tamdēļ arī mēs tā darām, un kurā mēs esam vakarā pagaidījuši bebras, tad nākušajā tai vakarā arī saliekam slazdus pēc medībām, vai arī pirms tam jau, un nākušā dienā mēs medījam citā vietā. Protams, lai medības būtu veiksmīgas, ir jāzina absolūti topogrāfija, jāzina, ir kā jābūt tādai pirmspēlei šajā medību procesā, kad mēs pārbaudām visu, saprotam situāciju, kāda ir, kur ir ietek ūdens, no kurienes aiztek ūdens, kur ir dambis, kur ir mājas bebru, kur ir barotavas un kur ir zobu trītuvas koki, vai ne, jo tos viņi apmeklē katru vakaru, kā arī kaut kādas robežas starp apmetnēm, arī tos viņi apmeklē un zīmē teritorijas. Un, protams, zinot šīs lietas, rezultātiem jābūt, jo medību dievi viss būs ar jums. Mums ir arī šeit salikt slazdi. Mēs pārbaudīsim, kas te mums ir. Tā kā var redzēt, kad ir pamat koki visi izgāzt, nozīmē, ka jābūt kaut kam iekšā. Tas nozīmē, ka rezultāts ir acīm redzams. Mazais bebrīts ir iekrits. Ir vēl viens moments, protams, ka jūs slazdojiet. Ja jānes lielāki gabali, tas ir kvartāli vai divi, tad, protams, ir viens tāds variants, ka griežiet nost astes, lai viņas somās, mugursomās vai arī maisos netraucē. Tas atvieglo it kā nešanas procesu. Reku nākšais medību rīts, rezultāti mums bišķi samazinājušies, bet, protams, medības nesastāv tikai ar medīšanu, arī pastāv medību produkcijas apstrāde, tas ir dirāšana, sasālīšana, ādu, un tas, protams, aizņem vislielāko laiku. Tā kā man tēvs savā laikā teica, ka darbs veido cilvēku, tad arī novēlu jums visiem, lai vienmēr jums būtu darbs un būtu nodarbošanās un būtu vaļas prieks, kas nes gandarījumu un baudu. Ar vislabākajiem novēlējumiem tieši jums!